Vakar es nomiru. Manā mīļā Indra vadīja mani ļoti prasmīgi terapijas sesijā caur pieredzei, kas mani šausmināja. Un tas bija iekļūt cietumā un tikt nogalinātam. Vienmēr, kad es iedomājos tādu pieredzi, iedomājies, kaut kas dzīvē notiek un tu nokļūsti cietumā un tad, kas notiek, tur neizdzīvos un tu nomirsi, patiešām nomirsi. Ja? Tādas bija tās bailes, dziļi iekšā. Un šīs te bailes, kā teikt, mani apturēja dzīvot pilnvērtīgi, jo tas princips ir tāds, ja tu baidies no kaut kā, tad ne tikai tas tendēs notikt, bet tad tu arī nedzīvo pa īstam. Tu mirsti katru dienu. Un Indra ļoti prasmīgi mani vadīja cauri tam visam procesam. Viņa mani patiešām ieveda cietumā, izspēlējām scenāriju, ka es aizstāvu savu ģimeni un nogalinu kādu un esmu ielikts cietumā uz daudziem gadiem. Un tad tur man beigās ir arī jānomirst. Un nomirstot un nosņojot līdz nāvei, es atlaidu tās bailes. Tās bailes es fiziski izjūtu savā ķermenī, kā tādu smagumu, tirpas. Un tas viss aizgāja prom. Un es biju viegls, mierā. Un es sapratu, ka arī nomirstot nekas traks nenotiek, un viss ir labi. Un es iegūtu to sirdsmieru, to vajadzīgo sajūtu, ar kuru dzīvot un izbaudīt dzīvi un piedzīvot visu. Tas bija kolosāli. Un tad es arī guvu tādu ļoti svarīgu apziņu, ka dzīve nebeidzas. Indra man parādīja terapijas sesijā, kad es arī cietumā nokļūstot varētu dzīvot, tur var lasīt, izglītoties. Es varētu būt terapeits citiem, sadarboties ar citiem cilvēkiem, jo cietumā dzīvo daudz cilvēku, kuriem ir vajadzīga palīdzība, tāpatās, un nekas nebeidzas. Un tas bija tik kolosāli. Šodien es pieceļos un es jūtos, kā es esmu mainījies. Šīs jaunās apziņas jau ir integrējušās manī. Un ar katru šādu sesiju es ļauju sev dzīvot vairāk un arvien vairāk un arvien vairāk. Paldies, mīļā, tas bija vienkārši kolosāli. Es mīlu tevi.